Vai tu tiešām esi 100% produktīvs savā darba dienā? Uz šo jautājumu visdrīzāk, kad reti kurš var atbildēt jā, ja nu vienīgi nemelo. Tad patiesībā mūsdienās šobrīd ar visiem sociālajiem mēdījiem un vispārējo, tas tiešām tā ir tā uzmanības noturēšana kļūst arvien grūtāka un arī fokusēties ir arvien grūtāk. Tāpēc ļoti bieži cilvēki vienkārši nav produktīvi. Viņi atrodas it kā darbā, it kā ir kaut ko dara, kaut ko aizņemta, bet patiesībā ir ļoti neproduktīvi. Un patiesībā ir ļoti vienkārša lieta, kā tu vari jau tagad uzlabot savus pārdošanas rezultātus. Vispār nerunājot nemaz par to, ka tu sāc uzlabot kaut kādas pārdošanas prasmes vai iebildumu apstrādes prasmes vai vēl nezinu ko. Ja? Vienkārši elementāri paskaties uz savu darba dienu. Vai tu tiešām esi 100% produktīvs? Sociālie tīkli, skrolēšana, pusdienu pauzes, kafiju pauzes, pīpēšanas pauzes, hi-hi-ha-ha ar kolēģiem. Cik daudz no tavas dienas aiziet visām šīm te nevajadzīgām aktivitātēm? Patiesībā, ja tu sasumē dienas garumā, tur aiziet vairākas stundas. Tāpēc te jau ir atbilde uz to, kā tu vari kļūt produktīvāks un vari nopelnīt vairāk, ir vienkārši izņemot šīs te nevajadzīgās lietas no savas ikdienas, kuras tev nepietuvina tuvāk savam mērķim. Tātad jau vispār pirms ķeršanās nav jēga ķerties pie prasmēm. Ja? Var sākt ar šādām elementārām lietām. Ierošu stāstu, ko es stāstīju arī vairākas reizes, kad šobrīd pirms gadiem, tas jau ir tagad 14 laikam, ja? Es sāku pārdot ekonomiju klases aviobiļetes amerikāņiem, un pirmos 10 mēnešus nostrādājis, es biju tāds viduvējs aģents. Ja? Un tad man bija tāds mītings ar tā laika office menedžeri, un viņš bija tur stundu garš, bet tā esence, kas man palika no tā mītinga, tas palika uz prātā, viņš man pateica tādu frāzi kā fokus. Ir jābūt laser focused. Un tas bija tas, kas man vienkārši no tā mītinga palika. Un tā arī ir. Ja tu nāc uz darbu, vienkārši tā, kad driftē tā kā kuģis, ja, man nāc un, ko šiem pastrādāšu, padarīšu, ir kā kaut ko es daru, tad tur kaut kādi sociālai mēdī, tad atkal jāuzpīpē ar vienu, jāuzpīpē ar otru, tur hi-hi-ha-ha, čupošanās, smiešanās un tam līdzīgi, ja, atkal kaut ko padaru, tad tas rezultāts tāds arī būs. Savukārt, ja tu nāc uz darbu, man labāk patīk tā salīdzinājums ar to zirgu, kam ir tās klapas uz acīm. Tev ir konkrēts mērķis, tu sev uzliec konkrētu mērķi, un tu nāc uz darbu ar tādām klapēm uz acīm, un tu esi fokusējies tikai un vienīgi uz mērķi. Tev neinteresē nekas cits, kā tikai tas, lai tu sasniegtu mērķi. Tavs mērķis ir sadalīts konkrētās aktivitātēs, un tev ir pilnīgi skaidrība, kā tu viņu sasniegsi. Un tu vairs netērē laiku nevajadzīgām kafijas pauzēm, nevajadzīgām pīpauzītēm, nevajadzīgai skrolēšanai un tam līdzīgi. Tu kļūsti produktīvs. Tu tiešām sāc veikt aktivitātes, kas tev pietuvina mērķim. Draugi mīļie, un šis te ir veids, kā tu tiešām vari sākt pelnīt vairāk elementāri, sākot veikt aktivitātes, kas tev reāli pietuvina mērķim. Un kas ir šīs aktivitātes? Patiesībā, ja tu strādā pārdošanā, tev ir tikai viens mērķis. Tev ir jānonāk klienta priekšā. Tas ir vienīgais, kas tev pietuvina reāli darījuma noslēgšanai. Runāšana ar klientu. Telefons sarunu, Zooms, tikšanās, pilnīgi vienalga. Esi klienta priekšā un mēģini slēgt darījumus. Tas ir vienīgais, kas tev jādara pārdošanā. Ja tu šobrīd neesi klienta priekšā, bet darbā kaut ko imitē un, sūta kaut kāds PDFs pa labi, pa kreisi, tas tev nepietuvina nekādam darījumam. Tev ir jābūt klienta priekšā un jārunā. Lūk, tā ir diezgan vienkārša formula, kurā kā tu vari diezgan ātri orientēties ikdienā. Ja tu pieķer pats sevi scrollējot, tusējot ar kolēģiem un izniekojot savu laiku, no tām 9 stundām labi nostrādājot 4, tad atbilde tev ir rokās. Tu zini, kas tev ir jādara, lai tu kļūtu produktīvāks, lai tu nopelnītu vairāk. Ceru, ka šis bija noderīgi, neiznieko laiku nevajadzīgi, izmanto to liederīgi. Un, ja tu gribi iemācīties pārdot labāk un ķerties jau pie prasmēm, tu vari spiest linku aprakstā un pievienoties online pārdošanas apmācību platformai. Tiekamies tur Zoomos un sākam pārdot vairāk. Čau!